Labdien! Tāds interesants datums šodien. Kad mēs pirmo reizi filmējām Rīgas sargas, kā mēs to izgudrojām filmēt, mēs uzdevām skolniekiem vecuma grupā apmēram 10-12 gadi, kas ir Lašplēša diena, ko mēs tajā dienā svinām. Jo valsts ir nozīmējusi, teiksim, diezgan daudz svētku datumus, bet, mēs sabiedrību neesam parūpējušies, lai mūsu bērni zinātu, kas tas ir. Tātad viena no galvenajām atbildēm bija Lašplēsim svin un dzimšanas diena. Tad mēs sapratām, kaut kas tajā lietā jādara. Tad radās Rīgas sarga, lai mēs saprastu, kas un kā. Ļoti daudz pēc tam radās tāds viedoklis, ka varbūt tur neprecīzi, bet mēs filmējam mākslas filmu, un mākslas filmu un dokumentālas filmas atšķirās ar to, ka tur ir daudz darbu tiek saīsināti, mazliet interpretēti tā, lai mākslinieciski mēs izteiktu savu ideju precīzāk. Šodien man ir tāds gods, ka esmu uzaicināts, izstāstīt mazliet no filmu Sapņu komanda. Sapņu komanda, tā arī tāda interesanta lieta, ka vai kāds zina apmēram tādu atbildi, kāpēc mums ir sava valsts? Kāpēc mums latviešiem vajadzīga sava valsts? Vai kāds var iedomāties? Kāpēc? Pēc mēneša viņi būs nopērkama iTunes. Tā zina iTunes, tad tur varēs nopirkt. Un DVD diskos arī, es domāju, pēc kādiem 3 mēnešiem būs, bet vieglāk, ja jūs gribat ārzemju draugiem, tad internetā to visu var izdarīt. Tur nav liela problēma. Nav vēl kāds jautājums? Man būtu viens lūgums. Mums ir tāda lieta, lai šī filma labāk, ja jums viņa patiksies, mums vajag, lai šī filma labāk iet arī ārzemju auditorijā, ir tāda viena mājaslapa, kas saucās International Movie Database, IMDb, varbūt kāds ir lietojis kādreiz. Mums būtu liels lūgums, tur ir jāieliek atzīme. Mums būtu liels lūgums, lai jūs par to ieliekt atzīme. Bet tas tā vajadzīgs, es parasti tādā auditorijā kādreiz palūdzu to visu aizmirst, bet varbūt šodien 11. Tāds svētas dienā tāds viens patriotisks žests varētu būt. Tas ir atzīme, kādu jūs ieliekat, tas ir jums tur no 1 līdz 10, bet tas man būtu ļoti liels lūgums. Vai jūs varat to apsolīt? Bet vislielākais sapnis ir uztaisīt tādu filmu, kur visu pasauli viņu noskatītos. Tas ir tāds sapnis, un tāpēc arī par šo Namēju Gredzenu mēs gribētu jau sākt tā, ka viņi ir 2 versijas, viena filmē uzreiz angliski, tieši tāpatās kā, viņi būtu latviski, protams, arī, bet, ka tu uzreiz abās, valodās to dari, jo, lai tavu stāstu izstāstīt ļoti daudz stāstu, kad, vajadzētu oriģināla valodā ar angļu subtitriem, bet redz, ko tā lieta ir, kad visi runā, ka tas ir forši, bet īstenībā cilvēks gribētu nepastarpināti uzņemt to informāciju, lai viņam būtu. Mēs pie angļu valodas esam pieraduši, bet ja viņi būtu, piemēram, horvātu valodā ar subtitriem, tu nogurtu lasīt, un tu daudz ko pazaudēt uz ekrāna. Tāpēc, ja tu gribi iekarot Amerikas un tādas tirgus, tev vajag tomēr taisīt tā, lai viņi to saprotu. Viņi to nelasīs nekad. Bet mūsu uzdevums ir izstāstīt. Mūsu latviešu stāsts visai pasaulē. Tas ir tāds uzdevums. Tas ir mērķis, sapnis. Tas ir tāda konkrēta atbilde. Pēc iespējas vairāk mēģināt izstāstīt. Sensitīvs jautājums, bet ar finansējumu. Kas piešķir finansējumu? Kā tas viss notiek, vai vispār tas ir rentabls? Jā, kādi cilvēki šeit ir savākušies? Te ir RSU studenti, absolventi un cilvēki, kas nekādīgi nav saistīti ar RSU. Kādas profesijas? Mediķi, farmācija, rehabilitācija, sociālās zinātnes, kas vēl juridiskā kas? Eksportātāji. Tagad es sapratu, kādā valodā runā. Tas apmēram tā, kas vajadzīgs priekš tirgiem, ka tev ir, tu tagad taisi jaunas zāles, es pamēģinu par farmaceitu runāšu. Tu tagad taisi jaunas zāle, tu vispirms aizēji uz aptieku un paprast klausies aptieku. Kas jums pietrūkst? Tad aptieka saka,
Mums principā pietrūkst, tur, nezinu, tas ir pāns, nezinu, kaut ko vienalga, kaut kāds paveids, ja. Nu, tad es sāc darīt, nu, tas jau tas pats ar tiem tirgiem arī ir, kad, nu, ka faktiski, nu, kāpēc namēs? Es tā mazliet atslēgšu tā vaļā, kāpēc viņš varētu ārzēt. Tāpēc, ka tu jau vari dažādi noformulēt šo jautājumu. Mēs arī aizgājām, nu, mūsu aptieki tirgus ir kaut kur, nu, tur Anglijā, Amerikā, un tur pie lieliem distribūtoriem, nu, kas ir tā kā faktiski tur aptieku tīklu, mēs uzdodam jautājumu, nu, ko jūs gribētu redzēt? Nu, viņi saka, kas jums ir? Nu, tad mēs izgatavojam kādus 3 piemērus, un viņi saka, ļoti interesanti, jo viņi to senatni ļoti līdzīgi ar vikingiem. Nu, jo mēs jau faktiski arī varam, nu tā arī ir. Mēs jau, teiksim, šīs teritorijas ir vikingu teritorijas. Nu, teiksim, senie kurši vikingi, nezinu, Norvēģi, nu, tāda vikingi. Un tajā brīdī tā vikinga tēma ļoti interesanti. Plus pie vikinga, to arī kā tu to jautājumu pagriezi. Nu, vikingi bija drosmīgi džeki ar savu pagānismu un tam līdzīgi ar visiem odiniem un tam līdzīgi, tad mēs arī varam tieši tāpēc pagriezt šo jautājumu, ka tie ir senie zemgaļi, kurus vairāk nesauc viss, nu, tas ir angliski, tas vairāk nav zemgals, viņi ir semigālija, kā tas ir, nu, tāda zemgala semigālija, tas, kas ir angliski, latīnisks nosaukums zemgalē. Nu, un lūk, šī pēdējā teritorija, kurā vēl pagānu ticība ir, nu, kur vēl cilvēki nodarbojas ar atdievību, kur kristieši uzbruk. Nu, teiksim, tādā veidā tās ir pēdējās vikingu teritorijas, kurā ir atdievība. Un tu to pagriez un caur šo tu var stāstīt šo stāstu pasaulē. Latviešiem šo stāstu stāsti, nu, viņš ir citādāk, vai ne, to visu, nu, bet tu kaut kādā mēģini to stāstīt. Tātad tev jāvar ir tieši tāpatās kā aptiekā, acīm redzot, zināt, ka tu to filmu saražojies, kur viņi skatīsies. Nu, bez tā jau nevar. Tu nevar taisīt filmu sev. Tu nevar taisīt kā, bet teikšu tāpatās, nu, kā priekš Latvijas mums skaidrs, šādi stāsti mums ir interesanti. Bet jūs man jautājumu taču uzdevāt plašāk. Nu, plašāk tas ir, ka tev jāvar tā, ka mēs zinām, ka varam uztaisīt tikai priekš Latvijas filmu un varam uztaisīt tādu, pieliekot vēl pāris kaut kādus skatu punktus, lai šo filmu varētu, nu, tālāk. Nu, protams, vajadzīgs ir viens internacionāls, viens zvaigznes vai 2 zvaigznes. Nu, kolēģi jautājumi? Ir. Kāds bija kurjos filmējot šo filmu? Kaut kas atmiņā palicis? Kurjos? Man negribās atklāt filmas tādu lietu, bet, nu, faktiski Andris Bulsi bija pazudis nedēļu laiku no filmēšanas laukuma. Nu, es nezinu, jūs ievērosiet vai ne? Debs. Ne, viņš atradās, bet viņš aizbrauc uz ārzemēm filmēties un izslēdz telefonu. Uz Krieviju, uz Armēniju. Bija arī kāds kurjās Rīgas sargiem? Ko lūdzu? Bija arī kāds kurjās saistībā ar Rīgas sargiem? Nē, nu, kurjās vissvarīgākais, visu laiku nebija naudas. Bet nu, kaut kā jau tu tiec. Bet, ziniet, es jums tik vienu lietu, nu, arī farmaceitiem un tā tālāk, ka viena pašā lieta, kas man ir tāda filma, Big Secret, dokumentālo filmu, Lielais noslēpums. Un kāds ir redzējis to filmu? Viens džeks ir, tas labi. Nu, un tajā filmā bija viena interesanta lieta. Un es jums saku, es esmu šausmīgs optimists pēc savu dabas. Un man bija tā, kad naudas nebija, nekā nebija, bet bija ideja. Un notika ļoti jocīga lieta. Tad, kad tu šausmīgi kaut ko gribi, kaut kas notiek. Es jums saku savus vārdus pārliecinājies. Viss notika. Atnāk pēkšņi no kaut kurienes, kaut kādas palīdzības, ko tu nekad neesi gaidījis. Vienīgais jautājums ir, ka tam apkārtējiem cilvēkiem jājūt, ka tu ļoti gribi, ka tu no sirds dari. Un pēkšņi viss notiek. Un arī šitajā filmā, jo principiāli naudas jau nav. Nu, bet pēkšņi atnāk cilvēki. Piemēram, šeit visi aktieri ir filmējušies ļoti mazā naudā. Viņi vienkārši redzēja, ka, nu, šis stāsts viņas pavilka, viņi to gribēja piedalīties, viņi to darīja. Ko jūs uzskatāt savās filmās izmantot? Tas bija acīs, ka
šajā filmā ir trīs product placement, ļoti interesanti, vai jūs ierādzēsiet vai nē. Tieši šajā filmā ir. Nu, bet product placements, nu, tas atkal labs, nu, ļoti labi, nu, tieši tā, nu, kad cilvēkam, es iztolkošu, varbūt te ir gados vecāks cilvēku arī. Product placements ir tā, apmēram, ka galvenais varonis kaut ko dara, un pēkšņi viņš ir padzerties pienu, un viņš ierauga, ka viņš dzer Valmieras pienu, bet nu, tā laika pudelē, nu, tikai, nu, tā. Šāds nav katrs, es tikai stāstu, ja, ka to var reklamēt. Piemēram, James Bonds filmās ļoti bieži ir ar kādu mašīnu, viņš brauc kāds pulkstenis uz rokas un kādu šņapu viņš cer. Nu, tas ir par to lielu naudu vispār var saņemt, ja tev filmu visā pasaulē skatās. Uz Latvijā tikai par tā. Nu, šeit ir pāris kadri, es negribētu tikai tos pateikt, kur ir, bet, nu, vērojiet, te ir product placement, nu, ja produkti, nu, tāda. Tas nav produkti tieši, tas ir tā kā preces, kur atrāda, jā. Bet divas, nevis trīs. Ideja ļoti vienkārši. Filmās tas saucās izpētes periods. Tu kādu pusgadu visu laiku rakņājies. Nu, visu kaut kur tu dabūni. Nu, tu pats nerakņājies, bet vienkārši tu, piemēram, te ir 10 komandas dalībnieki, tad tu visus radiniekus atrod, visādas dienas grāmatas, visu kaut ko sporta muzejus, visus arhīvus, vienkārši visu gabalu. Jo tev ir jāzina. Es esmu spēlējis basketbolu pirmajā klasē. Nu, neko nezinu par basketbolu vispār. Nu, nezināju. Bet tagad jūs man varat papasīt diezgan daudz, ko es ļoti daudz ko zinu. Un arī mans draugs Aigars. Kāpēc? Vienkārši mēs kino cilvēki ir tādi, kas uzdod ļoti daudz jautājumus. Kāpēc? Nu, tāds kāpēcīts. Un tādēļ, lai nerastos šaubas, ka mēs to visu zinām, mēs vispār faktiski ar nosvīdušām rokām pēc pirmizrādes gaidījām, ko teiks Valds Valters, jo viņš ir diezgan ar tādu raksturu, kurš pateiks visu, ko domā. Nu, teiksim tā, nenoklusē. Zikā latvieši, bija normāli. Viņš teica, viss kārtībā. Un mēs novembra beigās izdodam grāmatu, kurā ir vienā pusē ir filmas scenārijs, atvērumā, otrā pusē ir kā tajā laikā, Latvijas laikā bija. Nu, piemēram, cik maksāja treneri malka, cik maksāja dzīvoklis, cik maksāja kafejnīcā, cik kas maksāja. Lai, nu, ja te scenārija ir rakstīts, ka ir tālsaruna no Šveices, jā, jūs redzēsiet, tad šeit būs rakstīts, cik tad tajā laikā maksāja. Es nezinu, vai kāds vēl atcerās, kā tālsarunas pieteica vēl, nezinu, gadus 30 apakmē. Ar talvaniņiem tādiem 3 minūtes sēdēja rindā un tam ļoti interesanti. Un to visu parādu, to es redzēju. Tieši tādu paši mēs par Rīgas sargiem, lai mums nepārmest, ka mēs nezinām tur vēsturiem, ko mēs gribam tieši to pašu visu izdot precīzi. Tas ir ārkārtīgi smags darbs, un no tā vienmēr sanāk, ka tā vēl dokumentālā filma, tas papildus materiāls. Jā, lūdzu. Vakar bija saruna ar Austrāliju, un man tie, kas bija noskatījušies, teica šo filmu tieši pat nesen, ja? Viņi teica, cik labi tie profesionālie basketbolisti tēloja arī, ja? Nevis, ka viņi bija aktieri, bet ka viņi bija profesionāli basketbolisti, kas labi arī tēlo. Tiešām izdara. Nē, te ir tā, kad pirmo reizi, mēs ar Graudu sākām šo filmu skatīt, šīs filmas galvenais varonis ir Valdemārs Baumans. Protams, ka padomju laikā neviens nereklamē, kad mēs bez lielās brāļu saimnes, lielās padomju savienības varam kļūt pirmie Eiropas čempioni basketbolā. Tas tika izsvītrots vērā. Un arī šis treneru vārds tika izsvītrots vērā no vēstures. Bet tad mēs redzējām, kad ir balva Valdemāra Baumaņa, visu kaut ko, mēs neko nezinājām par šo cilvēku. Tā arī rodās, kāpēc mēs to izpētījām. Bet viņa darbus mēs jutām. Es bieži vien savās lauku mājās pie vecā tēva staigāju pie šķūņu, skatos tad stīpa tad norūsējusi tāda automašīnas riteņa, bez spieķiem, tikai tā feļļa, man liekas, viņa sauc, ja, tā. Viņi pielika klāt un es tur basketbolu bumbu metu, es atceros to bērnībā. Un tagad vēsturi skatoties, kad tā uzvara bija tik milzīga, tas iespējas bija tik milzīgs 35. gadā, ka basketbols bija pilnīgi nepazīstams sporta veids. Latvijā, nezinu, 1000 cilvēku zināja, kas ir basketbols 35. gadā, bet pēc šīs uzvaras bija tik liela pašapziņas, tādi viļņi, ka, faktiski pie visām mājām, gan arī izvērt uz šķuņiem, parādījās šīs ritmas, kurā bērni met iekšā. Un, kas attiecas par aktieriem, tad ideja bija tāda, ka tajā brīdī, kad mēs paprasījām, kuri aktieri varētu spēlēt basketbolu, izrādās, ka visi džeki vecuma grupā no 20 līdz 30 mierīgi spēlē basketbolu, izrādās, ka pusi no tiem vēl ir basketbola sporta skolās bijuši un tā tālāk. Tas ir pateicoties
basīts tik un tā, ir mūsu tāds sporta veids, kas skolās, uz to, kur mēs spēlējam. Un tāpēc tur nav neviena profesionāla basketbolisti, tur ir aktieri, kuri vienkārši to dara. Un labi ir, jo profesionāls basketbolists uzreiz būtu atpazīstams. Viņam tā ar vienu kāju vai divas, tur saprot, kā tur lēc gaisā, tas pilnīgi atšķirās. Bija daudz vieglāk ar aktieriem, un tāpēc arī tur nav neviena. Un ideja bija ļoti vienkārši, kā mēs atradām to basketbolus. Mums jau vajadzēja ne jau 10 basketbolus, mums vajadzēja 50 basketbolistus, kas spēlē 50. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi Eiropas čempionāta finālā spēlē Šveices izlases, Spāņu izlases, Ungāru izlases, Lietuvā vēl uzsrāja lietuviešiem un tā tālāk. Un tad mēs iesaucām armijā nometnē ar Latvijas izlases tādu rindinieku, kas bija tas treneris, Bagātskis, iesaucām visus čekus aktierus, vecuma grupā, kā es teicu, no 20 līdz 30, visi, kas bija sastāvām, un sadalīja viņus profesionāli treneri sadalīja komandās un spēlēt. Un tālāk, jo filmēšanas grupa tikai viņus filmē un skatās, kā tas kustās. Tad visi tukši aiziet uzreiz Spāņi. Paldies, ka atnācāt pie mums un pastāstījāt nedaudz aizkulises arī. Nē, vienmēr ir jums vajag kaut ko arī no biznesa, teiksim, šādā filmu biznesa. Es jau to varu izdarīt. Ļoti smuki. Paldies.